Litgrid, tas ir Lietuvas elektrības pārvades operators, valstī pieder 97,5%, līdz ar to šī kotācija biržā. Man gribētos pat apgalvot, ka tā ir diezgan simboliska, kas droši vien vairāk ir tāpēc, lai viņi tur vienkārši būtu un varbūt, lai nodrošinātu uzņēmumu caurspīdību. Šajā gadījumā, jā, tas ir pārvades operators, tam ir ļoti regulēts bizness no valdības un no valsts, no regulātora puses ir noteikts maksimālās kapitāla atdeves. Un, attiecīgi, ja mēs reiz jau pārējām pie skatījuma, jā, tad šeit, manuprāt, ir salīdzinoši limitētas iespējas kapitāla pieauguma un tādā ziņā to, ka šis bizness ir ļoti regulēts un tam visticamāk nebūs iespējams daudz pelnīt. Biržā šis uzņēmums ir kopš 2010. gada. Biržai tam vajadzēja pievienoties pēc tam, kad arī Lietuva pievienojās Eiropas Savienībai, un Eiropas Savienībā bija prasības, lai būtu nodalīti uzņēmumi, un attiecīgi no šīs uzņēmums tika izdalīts atsevišķi zem atsevišķa pārvaldes uzņēmuma, un tad arī tas tika kotēts pēc tam biržā. Tirgus kapitalizācija tam ir 443 miljoni eiro, bet redzam, nedēļas vidējais apgrozījums ir tikai 4,7 tūkstoši eiro. Pie šāda apgrozījuma kaut ko izdarīt pat ar nelieliem apmēriem ir ļoti, ļoti grūti. Un es teiktu, ka ir ļoti, ļoti jāuzmanās. Ja runājam par valuāciju, tad PI rādītāji mēs šeit nevaram noteikt, tāpēc, ka pēdējos 12 mēnešos nav bijusi peļņa. Tiesa tur dziļāk skatoties, vajadzētu būt tā, ka peļņa izlīdzinās, ko vienā gadā tur varbūt sliktāki rādītāji dēļ kaut kādiem citiem izdevumiem. Nākamajā gadā regulators pieļauj atkal augstākas kapitāla atdeves normas, tad atkal peļņa var pieaugt. Attiecīgi ir diezgan tur jāiedziļinās, lai izprastu, kā tas bizness strādā, bet pie tik zema apgrozījuma, pie limitētām peļņas iespējām, droši vien ir jāpārdomā, vai tas ir vajadzīgs. Dividendžu ienesīgums pēdējos 12 mēnešos sanāk 5,56%. Manā skatījumā, ja viena šāds dividendžu ienesīgums ir pietiekams, tad varbūt tas var būt kā ļoti stabils dividendžu portfeļa loceklis, un jāņem vērā, ka tam ir ļoti zema likviditāte un, kā es jau minēju, mazas iespējas arī kapitāla pieaugumam. Vietas